Sveiks! Šis būs ģenerālais lasījums strēlnieka zīmes pārstāvjiem. Atceries, ka šis nav personīgais lasījums, tāpēc ne viss ar tevi var rezonēties. Tāpēc noskaties arī savu mēnesi un ascendentu zīmes video. Šie video pēc tam būs YouTube. Ja tu vēlēsi privātu lasījumu, droši raksti man. Bet tagad paskatīsimies strēlnieki. Ko jums taro kārtis sola septembrī? Saules, mēnesis un ascendenta zīme. Strēlnieks. Strēlniekiem. Kas strēlnieks sagaida septembrī? Stiprākās enerģijas. Lūdzu, strēlniekiem. Šobrīd varbūt vēlamies bišķiņ pabūt vienatnē, saklopot savas domas, izdomāt, kā mums tālāk jārīkojās. Pašreizajā brīdī pieņemam kādus lēmumus, paskatāmies uz dzīvi bišķiņ, teiksim tā, neskarbāk, bet nākas izsvērt lietas, cilvēkus, lai mēs tiešām esam tur, kur mēs gribam būt. Un jautājums sev, vai mūsu dzīvē kaut kādas lietas, kuram nepieciešams pārmaiņas, jo šeit varētu būt izvēles, kā tālāk rīkoties, ko darīt saistībā ar darba jautājumiem, varbūt jūtamies mazliet iestrēguši, varbūt ir problēmas ar naudas lietām, ar kaut kādiem parādiem, ko tam līdzīgi, jo taisnīguma kārta tomēr ir tiesas kārtas, tad šeit visi līgumi, papīri, juridiskas lietas. Tavs izaicinājums, taisnība, viņu rokās tur zobeni, ja tavs izaicinājums ir šis zobens, tad tev ir jānovelk kaut kādas robežas, kaut kādas līnijas. Tev ir jāspēj atrast šis gribas spēks, šīs jaunās idejas, šī jaunā doma, tiešām pieņem, jo šobrīd kā tu varbūt gaidi, varbūt apzinies, ka tev tas ir jādara, bet tavs izaicinājums ir tiešām šo ideju celt gaismā, jo kādu laiku tu varbūt par to domāji un nesaprati, ko darīt, kā rīkoties, tad tagad viss mums ir skaidrs, mēs pieņemam lēmumus, mēs rīkojamies, mēs ejam un daram. Pagātni, kas iespēdo nākotni, māks ļoti labi. Tev ir visi nepieciešami instrumenti, gribas spēks, vēlme, tu esi radītājs, tu vari izdarīt visu, ko tu vēlies. Un arī šeit viņam šīs rokas ir paceltas gaisā, arī tu esi gatavs, neapšaubi savas spējas, tu tiešām vari izdarīt to, ko tu gribi. Un pietiks sēdēt, pietiks gaidīt septembrī, mēs rīkojamies. Nebūs vairs cita momenta, Pagātne, kas attālinās, nāves kārts. Arī tu esi izgājis savu veidu transformācijai cauri, atstājis vecās lietas aiz muguras. Un pasties šeit, pagātnes kārtī, nāves kārts, brīnišķīgi, transformācija, pārmaiņas. Nevar būt pa vecam, viss pēkšņi mainās un iet uz jauno. Ļoti labi, perfekti. Mēs ejam tālāk savā nākotnē, pieņemam lēmumus ar skaidru prātu, gribas spēku, vēlmi mainīt visu to, kas mums ir jāmaina. Droši ejam un daram to. Vēlmes, sapņi, cerības, stabilitāte, ģimene, paļāvība, drošība, uzticēšanās. Tu vēlies, lai viss nokārtojās, varbūt šeit tiešām ir ar māju vai dzīvesvietu saistīti, teiksim tā, notikumi, papīri vai lietas, Tev viss ir pa spēkam, tu esi maks, tu vari visu manifestēt, ar savām domām tu reāli vari visu panākt. Un, tu gribi, lai tev viss ir kārtībā, lai viss ir droši. Ļoti tuva nākotne. Labāk nevar būt. Kā mēs jājam no pagātnes nākotnē, viss
jaunas pārmaiņas, jaunas spriedums, viss tas jau uzvara, panākumi, atzinība, slāvā, citu cilvēku cieņa, respekts, jā. Ļoti skaisti panākumi. Septembrī tev, fantastiski. Tavi iekšējie faktori, kaustu bruņinieks, vēl viens bruņinieks, vēl viens čoks, kas iet mums no pagātnes uz nākotnes pusi. Ļoti labi, ļoti skaisti. Virzamies uz priekšu. Tev ir kaut kāda ideja, kaut kāds sapnis, vēlme, ko tu gribi piepildīt. Droši, ej, dari, attīsties. Ja tu gribi attiecības, jā, šis ir īstais laiks, jo tu varbūt arī esi apzinājies un sapratis, ko tu vēlies, kas ir tas, ko tu patiešām gribi, un tu ļoti labi sevi pozicionē septembra mēnesī. Ļoti labi. Ārējie faktori, zogadu pārš, jā. Ja tev ir kāds sapnis vai plāns, patāpi to pie sevis, jo varētu būt, kad ir tev cilvēki tavā lokā, kas varētu tevi apskaust, vai tev vajadzētu savus plānus un idejas paturēt pie sevis, lai, teiksim tā, tu varētu viņus savā veidā pārsteigt. Ja? Jo šeit arī par to slavu, un viņš tā kā skatās uz turieni, un varētu būt, kad ir cilvēki, kuri tev stāsies pretī un teiks, ka tu to nevari izdarīt, ja? Bet tās ir muļķības. Tās ir tīras muļķības. Bailes. Ja? Bailes pieņemt lēmumu. Iekšējās pārdomas. Ja? Tu esi šajā enerģijā, kur tu esi iestragnējis. Un tāpēc tavs izaicinājums ir rīkoties. Tas izaicinājums ir darīt. Pieņemt lēmumus, darīt kaut ko par labu savā dzīvē. Ja, ja tu gribi atteikties no cilvēkiem, lietām, vietām un vielām, tad šis ir īstais laiks, lai kāptu savā zirgā, ietu sakot savai sirdī un nebaidītos pieņemt lēmumu, jo šā vai tā nāksies lemt par labu vienai vai otrai lietai. Ja? Un šeit ir uzticības jautājums pašam sev, savai iekšējai balsī. Un gala rezultāts, fantastiski, zvaigznē, sapņi, mērķi, piepildījums, ļoti labi. Es jūtu to, ka šīs tavas pārmaiņas, kam tu esi izgājis cauri, tu esi gatavs nākt gaismā, tu esi gatavs parādīt savus talantus, tu esi gatavs veidot attiecības ar sevi, ar savu darbu, ar sev tuviem cilvēkiem. Protams, ir jāpiesargās, ko tu saki, kam tu stāsti, kam tu uzticies. Bet tam nav nozīme, kamēr tu turi priekšā savu šo mērķi, savu šo sapni un savu šo fantāziju, un tu ej tajā visā iekšā ar pārliecību un vēlmi panākt, īstenot savus mērķus, vai darbā, vai ar citiem cilvēkiem, vai attiecībās, vienalga. Ja? Šis ir īstais laiks, lai pieņemtu izvēli un ietu uz priekšu un darītu tiešām liekot šo zvaigzni savā ceļā un ejot pa to taku pretī savam mērķim un neļaujot pagātnes lietām tev vairs ietekmēt cilvēkiem, lietām. Un ļoti skaists lasījums. 1, 2, 3, 4.